Šajā video izskatīsim lietotājus, citiem vārdiem sakot, darbiniekus. Lai pārietu pie apakšsadaļas lietotāja, atveram sadaļu personāls. To mēs redzam sākuma lapā vai arī no kreisās puses sarakstā. Atveram personāls un apakšsadaļu lietotāji. Pirmām kārtām mums atvērsies lietotāju saraksts. Lai pievienotu jaunu, augšpusē atrodam pogu pievienot jaunu lietotāju. Uzspiežam to un aizpildam visus laukus, kuri ir atzīmēti ar zvaigznīti, kā piemēram vārds, uzvārds, amats. Veidojot paroli, izmantojam tikai un vienīgi ciparus. Piešķiram amatu, izvēlamies valodu, pie papildus informācijas iesakam ierakstīt tā pašu paroli. Gadījumā, ja darbinieks aizmirsīs, viņam to varēs vienkārši un viegli atgādināt. Zemāk izvēlamies vajadzīgās tirdzniecības vietas, ja tādu ir vairāk. Tas pats arī ir noliktavām. Ja ir vairākas noliktavas, atzīmējam, ar kurām varēs strādāt. Līdzīgi ir arī ar produktu grupām. Ja gribam aizliegt kādas grupas, varam te pievienot atļautās. Uzspiežam tā visa saglabāt. Jauni izveidotais lietotājs parādīsies sarakstā. Atkārtot uzspiežot uz viņa vārdu vai uzvārdu, mēs varēsim labot informāciju. Ja gadījumā darbinieku vajadzēs dzēst, atveram vaļā lietotāja kartiņu un atspiežam ķeksīti pretī vārdam aktīvs. Tādā gadījumā viņš pazudīs no aktīvo darbinieku saraksta. Ja vēlāk viņu vajadzēs atrast, tad pie filtriem augšā labajā pusē atzīmēsim pasīvos un redzēsim mūsu izdzēsto darbinieku.